Radios konto sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru jeb LIA turpinām LIA uzņēmēju atbalsta programmu veiksmes stāstu sēriju. Šoreiz iepazīsim Latvijas uzņēmumu High Dog Chews un tā dibinātājiem valdes locekli Līgu Aļievu. Uzņēmums ražo dabīgus biespiena našķus suņiem un savu produkciju eksportē uz dažādām pasaules valstīm. Labrīt, Līga! Labrīt. Iepazīstin mūs, kas ir High Dog Chews un ar ko jūsu produktu atšķiras no citiem tirgu? Mēs esam uzņēmums, kas ražo suņu papildbarību, premium kvalitātes, un vienīgā izēviela ir piens. Mēs viņu ražojam Preiļos jau 9 gadus. Es lasīju, tur ir biespiens un siers, ja? Būtībā izēviela ir piens. No piena rodas biespiens, tālāk rodas siers. Līga, kā radās ideja veidot uzņēmumu tieši mājdzīvnieku produktu nozarē un kad saprata, ka tieši šī ideja var kļūt par veiksmīgu biznesu? Stāsts bija ļoti vienkāršs. Meitene no Preiļiem vārdā Aija, kas bija precējusies ar Itāliju un dzīvoja Nepālā tajā laikā, redzēja šo produktu, kurš tika ļoti veiksmīgi eksportēts uz Ameriku. Un Eiropā ievest viņu diemžēl nebija iespējams, vai par laimi, jo tas ir piena produkts un neļauj ievest viņu iekšā Eiropā. Un tāpēc radās doma, kāpēc gan neražot pašiem. Mums taču piens Latvijā ir, govis mums ir un vēlme ražot arī mums ir. Un tā arī sākās tā ideja, viņa tika atvesta uz Preiļiem un sākās eksperimenti. Tad no Nepāles ir ieradies arī nosaukums Himalaju, ja? Jā. Līga, kāda bija lielākā izaicinājuma uzsākot uzņēmumu darbību un attīstot produktu līdz brīdim, kad tas nonāca tirgū? Lielākais izaicinājums bija produkta izveide. Mēs zinājām, ka tāds produkts ir, mēs zinājām, ka tāds pastāv ārzemēs, bet mēs neviens nezinājām, kā tādu izveidot šeit Latvijā. Un tas mums aizņēma gandrīz 3 gadus, kamēr mēs cīnījāmies un panācām lielisku izskatu, bez problēmām produktu, nelūstošu un suņiem ļoti patīkamu. Tātad recepte vispirms, ja? Yep. Kurā brīdī sapratāt, ka nepieciešams papildus atbalsts un kāpēc izvēlējāties izmantot LIA atbalsta programmas? Uzreiz sapratām. Es vienmēr esmu bijusi ļoti atvērta dažādiem pasākumiem, iespējām kaut kur iesaistīties. Un burtiski tikko mēs sākām uzņēmēju darbību, es arī dzirdēju par biznesa inkubātoru iespējām, uzreiz sākām viņā iesaistīties, un tas bija viens no mūsu labākajiem lēmumiem tajā laikā. Iesaka arī citiem? Noteikti. Līga, kā sākās jūsu sadarbība LIA un kādu atbalstu saņemāt pašā sākumā? Mēs sākām darboties biznesa inkubātorā, un lielākais atbalsts, ko mēs no LIA saņēmām, bija palīdzība pamatlīdzekļu iegādēji un izēvielas iegādēji. Tā kā mēs ražojam no biespiena, tad izēviela ir ļoti dārga, un šis atbalsts mums bija ļoti noderīgs, it īpaši pirmos 3 gadus. Cik ilgs ir process no biespiena līdz kaulam? Ļoti atkarīgs no siera izmēra, bet sākot no 4 nedēļām līdz pat 2 mēnešiem. Kura LIA atbalsta programma High Dog Chews uzņēmuma attīstībā izrādījās visvērtīgākā? Es domāju, ka tie pirmie 4 gadi biznesa inkubātorā mums bija visvērtīgākie. Jo tas bija tas laiks, kamēr uzņēmums auga, un viņam bija ļoti vajadzīgs palīdzības spārns, kas mūs turēja zem sevis un deva iespēju turpināt darbību. Un vēl? Vēl mēs esam izmantojuši veiksmīgi 2 digitalizācijas projektus, kad mēs esam izveidojuši digitalizētas programmas mūsu uzņēmumā. Tad mēs esam sadarbojušies arī ar Rīgas Tehnisko universitāti jauna produkta izveidei, kā arī šobrīd ļoti veiksmīgi mēs izmantojam atbalstu eksportējošu uzņēmumu konkurētspējai, kad mēs braucam uz izstādēm un saņemam atbalstu par dalību izstādēs. Kādu praktisku ieguvumu uzņēmumam High Dog Chews devusi sadarbība ar LIA? Es domāju, ka ļoti vērtīgi bija mūsu abi digitalizācijas projekti, kā rezultātā mums tika izveidota sistēma, kas spēja izsekot produktam no izēvielas ierašanās brīža līdz pat nodošanai klientam, un to es varu izdarīt arī šobrīd no mājām, redzēt jebkādas vietas, kur ir iespējami kaut kādi riski, ka produkts nav izdevies. Kā arī mums tika izveidots internetveikals, kurā mēs šobrīd tirgojam savu produktu, tepat Latvijā viņš ir ļoti veiksmīgi pieejams arī cilvēkiem šeit pat uz vietas. Ar kādiem sasniegumiem uzņēmums šodien visvairāk lepojas un kā LIA atbalsts palīdzēja tos sasniegt? Mēs lepojamies katru reizi, kad dodamies uz izstādēm uz ārzemēm, jo ar katru gadu mūs pazīst arvien vairāk. Cilvēki mūs jau zina, nāk pie mums, un LIA noteikti ir palīdzējis doties uz šīm izstādēm, jo šīs izstādes ir diezgan dārgas, un tā kā LIA ir eksportspējas programma, tad mēs tajā veiksmīgi piedalāmies arī šobrīd. Ārzemniekiem High Dog Chews un Himalaju varbūt neliekās Latvija. Kā ir? Mēs katrā izstādē esam ar Latvijas karogu uz galda. Šobrīd ir kaut kādi aptuveni 5 uzņēmumi, kas ražo līdzīgu produktu visā Eiropā. Viņi ļoti labi zina, ka Latvija ir viens no pirmajiem, un mēs arī bijām pirmie, kas uzsāka šī produkta ražošanu šeit. Paldies, Līga, ka dalies pieredzē. Bet kādu padomu tu dot uzņēmējiem, kurš šobrīd tikai domā par savu biznesa attīstīšanu? Es noteikti ieteiktu uzreiz meklēt kaut kādas atbalsta iespējas, kuras Latvijā ir ļoti pieejamas, it īpaši ar LIA palīdzību. Nevajag baidīties, vajag mēģināt, un tad arī izdosies. Kurš, jūsuprāt, ir īstais brīdis uzņēmumam izmantot LIA atbalstu? Es domāju, ka tas ir pats sākums uzņēmumam. Mēs uz turieni devāmies ar ideju un parādījām savu ideju, un tad arī mēs guvām atbalstu pēc tam viņu realizējot. Ko jūs šodien darītu citādāk, zinot savu pieredzi? Droši vien vairāk interesētos par atbalstiem, par atbalsta iespējām, jo
mēs par tām tik ļoti nebijām zinoši tajā laikā un izmantotu ātrāk receptūras izstrādē atbalstu, ko mēs paši darījām 3 gadu garumā, bet ja mēs būtu izmantojuši atbalstus, tad mēs to būtu izdarījuši arī ātrāk. Paldies par vērtīgo sarunu, novēlam Haid Dog Chews arī turpmāk, veiksmīgi augt un nest Latvijas vārdu pasaulē.